Ķīpsels izstāžu hallē šīs nedēļas nogalē norisinājās divas izstādes. Viena no tām – Vide un enerģija 2010, kuras ietvaros šogad tika akcentēta energoefektivitāte. Kopš 2008. gada Latvijā inovatīvas idejas piedāvā arī kompānijas Sinergo pārstāvji. Cik Eiropā visā pasaulē šobrīd domāt zaļi ir ļoti moderni, tad arī mēs nonācām pie risinājuma, ka mums ir jāmeklē produkti, kas netiek lietot fosīlajā enerģijā, bet tiek lietot ar dabas enerģijas palīdzību. Mums ir dažādi produkti. Mums ir vēja ģeneratori, saules kolektori, ūdens uzsildīšanai, saules paneļi, elektroenerģijas ražošanai. Mums ir LED gaismas, kas ir šodien tāds top produkts, manuprāt, visur pasaulē. Latvijā saules enerģiju mēs varam izmantot diviem mērķiem. Viens tas ir siltajiem ūdenim un apkurei, bet otrs tas ir elektroenerģijas ražošanai. Tas nozīmē, ka uz privātu mājas jumta tiek uzstādīts vai nu saules kolektors, vai nu saules panelis, un atbilstoši nepieciešamām jaudām tiks saražot vai nu elektroenerģija vai siltumenerģija. Tāpatās šī sistēma pievienojama arī pie peldbaseiniem, pie daudzdzīvokļu ēkām, pie uzņēmumiem. Te izmantojam ļoti plaši. Lai daudziem liekas, ka sākotnējās investīcijas ir diezgan augstas, taču praksē pierādās, ka šīs iekārtas reāli atmaksājās. Viņas ir ekonomiski pamatotas, viņu uzstādīšana arī Latvijas apstākļos. Latvijā drīz startēs jauna programma, kas saucās saistībā ar klimata pārmaiņu finanšu instrumentu, kur privātmājām būs iespēja pusi no investīcijām, kas ieguldītas atjaunojumos energoresursu tehnoloģijās, dabūt atpakaļ. Tas nozīmē, atmaksāšanās laiks būs divreiz ātrāks. Ierīces ir Eiropā certificētas, atbilst visiem standartiem. Mēs veicam gan iekārtu piegādi, gan uzstādām šīs iekārtas.